Ar lielu interesi mūsu skatītāji aicināti dodamies uz John Deere centru Kaunijā. Ceram, skatītājiem tas patiks. Mūsu galvenais uzdevums ir iepazīstināt ar John Deere centru Kaunijā. Iesākumam gribam pateikties jums, ka atradāt laiku un atbraucāt apskatīt mūsu jauno centru, kas atrodas netālu no Kaunas. Centrs tika uzbūvēts 2004. gadā, un drīz mēs svinēsim tā 6 gadu jubileju. И через буквально день мы будем праздновать 6-летие уже работы этого центра. А вообще наша компания основана... Mūsu uzņēmums Dojus Agro tika dibināts 1992. gadā, un kopš 1997. gada nodarbojamies ar John Deere tehnikas pārdošanu apkalpošanu. Es domāju, ka Latvijas skatītāji ir ļoti priecīgi par jūsu sasniegumiem. Centrs Lietuvā ir liels, un Latvijā tikai sapņot par līdzīgu. Paldies par atzinumu. Mēs arī ļoti priecājamies, ka mums ir šāds centrs, un mēs esam spējīgi pārstāvēt John Deere produkciju tādā līmenī, kādu to sagaida gan ražotāji John Deere, gan mūsu klienti Lietuvas lauksaimnieki. Uzsākot savu darbu Latvijā, mūsu galvenais uzdevums ir 1-2 gadu laikā sasniegt augstu John Deere klientu apkalpošanas līmeni, kā Lietuvā, arī Latvijas Republikā. На том уровне, которого от нас ожидают наши клиенты, литовские земледельцы. И естественно, что сейчас, начиная нашу работу на латышском рынке, мы ставим своей первоочередной задачей за ближайшие год-два на таком же уровне сделать обслуживание джондировских клиентов и на Латвийской Республике. Jūsu veiksmīga darbība balstās uz lielu pieredzi. Да, действительно, Dojus Agro jau ir pieredze, jo 12-13 gadus veiksmīgi strādājām mūsu jomā. Protams, salīdzinot ar pašu John Deere, kas darbojas vairāk par 170 gadiem, mūsu sasniegumi nav lieli. Pieredze mums ir, jo viss sākās no nulles ar 3-5 cilvēku komandu. Bet tagad Lietuvā mums ir ap 100 strādnieku, kas pārsvarā strādā servisā un rezerves daļu nodaļā. Latvijā mēs pārņēmām ļoti pieredzējušas strādnieku komandas daļu. Tie ir cilvēki, kas jau vairākus gadus strādā ar John Deere tehniku. Es domāju, ka mūsu finanšu palīdzība un pieredze viņi spēs pienācīgā līmenī pārstāvēt John Deere Latvijā. Люди, работающие в сервисе и в запасных частях. А в Латвии мы перенимаем часть достаточно опытной команды людей, которые тоже уже ряд лет трудились с техникой John Deere, и думаем, что с нашей помощью финансовой, с нашим опытом они сумеют тоже на нужном уровне представлять John Deere на Латвии. Šī komanda, ar kur strādāsiet Latvijā, jau labi pārzina John Deere traktors. Трактор, эту фирму John Deere. Mūsu darbs būs cieši saistīts, jo Lietuvas un Latvijas tirgi ļoti līdzīgi. Arī mūsu saimniecības struktūras, līdz ar to lauksaimniecībā izmantojamā tehnika ir līdzīga. Un es domāju, mēs apmainīsimies ar to pieredzi, kas mums un Lietuvā un Latvijas kolēģiem ir. Kopā mēs rīkosim dažādas pasākumus, produkcijas prezentācijas, lauku dienas un citādas pasākumus. Tādā veidā mūsu klienti gan Lietuvā, gan Latvijā noteikti iegūst no šādiem pasākumiem. Презентации продуктов, полевые дни и так далее и тому подобное. И как я и говорил, каким-то опытом обмениваться. И я думаю, от этого только выиграют клиенты как литовские, так и латышские. Наш каунасский центр, конечно, не будет
только одним центром для Литвы и Латвии. Dojus agrocentrs Kaunijā nebūs vienīgais Lietuvas un Latvijas klientiem. Lietuvā mēs plānojam 5, 6 perspektīvas centrus, jo klienti tagad vairāk negrib braukt 150 km tālu ceļu, lai saņemtu rezerves daļas, tāpēc jau sākam jauna John Deere reģionāla centra būvniecību Šauļos. Буквально несколько дней назад у нас возле Šiauliai начало строительство еще одного регионального центра John Deere. А в Латвии, наверное, в течение 2-3 лет мы тоже... Latvijā 2-3 gadu laikā būvēsim vēl vienu centru, kas atbilst visām mūsdienīgajām John Deere prasībām, kā arī Latvijas zemnieku vēlmēm. И, конечно, будет то, наверное, чего ожидают латышские земледельцы. Andi, esam Kaunijā, un visi skatītāji mums ir uzticējuši vienu tādu lielu uzdevumu – apskatīt Dojus agro centru, un kā skatītāji man teica un tavu klienti, tad tu mums būsi gids, apskatīt šo centru un mazliet pastāstīt, lai mēs visi esam pārliecināti par to, ko viņš šeit dara, kā darām un ko tu darīs pēc tam arī Latvijā. Esam mērojuši šo ceļu šeit uz Kaunu, lai parādītu saviem klientiem un, protams, arī, lai paši vēlreiz pārliecinātos par to, ka lietuviešu kolēģiem ir pietiekoši liela pieredze, viņi pilni profesionālisma un, protams, ir gatavi dalīties tajā visā ar mums, latviešu kolēģiem. Arī daļai, protams, no savas puses mēs arī ar viņiem padalīsimies ar savu pieredzi. Tāpēc šis ir kā lielisks piemērs šobrīd šis te Kaunas John Deere centrs. Un esam gatavi jums šo parādīt. Komandai būs jāceļo šeit un jātiekās ar visiem John Deere pārstāvēm no visas Eiropas. Šī ir semināra telpa, viņa vairāk ir paredzēta potenciālo klientu apmācīšanai vai arī semināru veikšanai, jo tikko parādās kāda jauna tehnoloģija no John Deere puses. Tā acu mirklīgi šeit ir klāt mūsu kolēģi no Vācijas, iepazīstina mūs ar jauno tehniku, ar dažādiem jaunumiem, jauninājumiem. Un šī ir ļoti lieliska vieta, un jebkurā gadījumā arī šeit kādreiz, arī nesenā pagātnē mēs paši no Latvijas esam braukuši un apmācījušies, guvuši neatsveramas zināšanas. Un es esmu pārliecināts par to, ka arī nākotnē tas tā notiks. Office telpas administrācijā esam jau. Jā, šeit otrais stāvs ir administrācijas telpas, notiek svarīga lēmuma pieņemšana arī attiecībā uz Latvijas tirgu un, protams, mūsu pašu finanses stāvokli. Nu, tad te arī daudz ko izlēmi un izlēms. Svarīgākie lēmumi, es esmu pārliecināts, nāks no šī otrā stāva telpas šeit, no gaitiem. Šobrīd mēs esam rezerves daļu departamentā, varētu teikt. Kā jau kolēģis minēja, šeit ir vairāk kā 15 000 John Deere apzīmējuma daļas. Tātad rezerves daļu šī noliktava ir pietiekoši liela, paredzēta ir Kaļiņgrada, Baltkrievija, Lietuva un arī priekš Latvijas būs. Protams, mēs savukārt arī pašiem būs uz vietas sava rezerves daļu. Šī noliktava, kura savukārt tiks papildināta no centrālās, no šeit no Kaunas. Skatām tāda jauno traktoru, mazliet apkopas sagatavošanu darbam. Jā, šobrīd esam servisa zonā, un galvenais, ko ir patīkami vērot, ka viņa ir izveidota atbilstoši John Deere šiem standartiem, jo John Deere ļoti labi zina, kas ir vajadzīgs mūsu klientam, mūsu zemniekam, pēc kādām, teiksim, prasībām ir jāatbilst šeit remonta zonai, atbilstoši instrumentiem, atbilstoši grīdai, darba apstākļi, vispārējais, lai mehāniķi un inženieri savu darbu varētu veikt profesionāli. Atnākot no rūpnīcas, pirmais darbs tā ir pirmspārdošanas šī apkope, kas tiek veikta mūsu pašu mehāniķiem uz vietas. Un pēc tam jau nākošais ir, protams, darbā šim traktoram strādājot, attiecīgi pēc attiecīgām motorstundām pienāk šis te apkopes laiks, kad tiek mainīta eļļa un varbūt kādi citi darbi darīt, kas ir stingri reglamentēti no John Deere puses. Сейчас уже Латвия узнает не только Dojus Agro, но компанию Dojus Latvija, как вы можете увидеть на флагах. Это новый представитель John Deere в Латвии, который начал свое существование. Tagad pazīstams nevien uzņēmums Dojus Agro, bet arī Dojus Latvija, kas ir jauns John Deere pārstāvs Latvijā.
Dojus Latvija sāk savu darbību te pirms dažiem mēnešiem, bet pati Dojus grupa tika izveidota 1992. gadā un jau vairākus gadus veiksmīgi darbojas savā nozarē, kā arī jau 13 gadus pārstāv uzņēmumu John Deere Lietuvā. Кроме этого, является представителем John Deere в Беларуси, в Калининградской области Российской Федерации. И вот сейчас Tāpat Dojus pārstāv John Deere Baltkrievijā un Krievijā, Kaļiņgradas apgabalā. Tāpēc šis jaunais projekts, Dojus pārstāvniecība Latvijā, mums ir ļoti svarīgs. Protams, šis darbs būs saistīts ar grūtību pārvarēšanu, jo mums tika uzdot tādi nopietni uzdevumi, kā kvalitātes uzlabošana, pēcpārdošanas servisā un rezerves daļu pieejamības nodrošināšana. Продажной сфере, то есть улучшение работы сервиса и снабжения запасных частей. Nu, prieks, ka John Deere kompānija atkal Latvijā stabili stāv uz kājām. Jā, protams, esam šeit ar John Deere un, protams, priekš klientiem, lai piedāvātu visu to labāko. Tas nozīmē ne tikai saistīts ar tirzniecību, bet arī pēcpārdošanas daļa, servis, rezerves daļa piegādes un, protams, izmantojot uz šo brīdi lielo pieredzi no Lietuvas mātes firmas Dojus Agro puses. Redz, ka mūsu klientiem, kas ar John Deere strādā, nekas tur īpaši nemainīsies. Es domāju, ka būs vēl tikai jaunumi, un es ceru, ka viņiem būs kur griezties un servisā notiks. Protams, mūsu interese ir viennozīmīgi tā pati labākā, un arī, protams, rūpnīcas atbalsts mums ir pats lielākais vispriekš klientiem, lai iegūtu šīs te pašas labākos piedāvājumus, ne tikai tirzniecībā, kā minēja, servis, rezerves daļas, un jebkurā gadījumā jebkāds pēcpārdošanas pakalpojums. Tātad, kad atlaide arī būs, viss tas stāv priekšā, klienti tad var jau uzturēt kontaktus un viss notiksies. Bez šaubām, viennozīmīgi, ko es varu pateikt, mēs būsim visā Latvijā un pieejami jebkuram Latvijas zemniekam mūsu klientam. Что хотелось бы пожелать латышским фермерам, особенно тем, у которых уже есть John Deere, я хочу пожелать немножко... Latvijas lauksaimniekiem, īpaši tiem, kam jau ir John Deere, grib novēlēt mazliet pacietības. Pašiem sev neko vēlēt nedrīkst, bet es gribētu, lai nākotnē mēs strādātu veiksmīgi un lai visi tie lauksaimnieki, kam ir John Deere, saņemt tādu servisu un pēcpārdošanas apkalpošanu, kādi viņi sagaida pērkot John Deere tehniku. Тот сервис и ту послепродажную поддержку, которую они заслуживают и которого они надеялись при покупке этой техники.